No Jātlēga nav palikuši vairs neviens. Es esmu vienīgais. 99% nomira. Un nosala, badā nomira. Pēc pusdienas arī tēvu atveda. Izrādās, ka tēvs pānās, ka aizvesti visu. Nu, domāju, ka viņa dēļ mēs esam paņemti kā ķīlnieki. Tā domāju. Mēs jau sēdējām mašīnā, tēvs iznāca pie mašīnas, nometās uz ceļiem, salika rokas un bez šaubām skaitīja lūkšanu, jo viņš bija ticīgs cilvēks. Un tad tēvs iekāpa mašīnā, sargi zaudāts, nolauza ceriņu zaru. Pirmajā gadā ceriņas iedēja 4. jūnijā. Ienes pie mašīnas un iedeva to tēvam, jo šis cilvēks zināja, ka šī ģimene jau aiztur neapgriezīsies.